Pirmais jautājums Robertam Drākem sakarā. Ko jūs lūdzu domājat par mūsu vakaru pēc visiem eksāmeniem? Vai tas ir izdevies vai nav? Pagaidām nav, bet var izdoties. Viņš uzskatā, ka pagaidām nav ko dzert, tad tas nav izdevies, bet tas tev absolūti nav tā. Viens jautājums mūsu pulkam no ārpus, kas nav mūsu grupā, bet tomēr cilvēks, kas ar mums kopā. Sakiet lūdzu, kā jums patīk mūsu grupas publika? Ļoti labi, bet varēja būt labāk. Varēja būt labāk. Atkal laikam ir vainīgs deramais, jo vairāk nav ko dzert, jo viņš uzskatīt, jo vairāk dzer, jo mazāk iedzer. Vienmēr sakot pēc principā. Vienmēr sakot tā. Tu gribi iedzert? Gribi iedzert? Es vācu intverī nevis pa dzeršanu, es pa paušiem nerunāju. Sakiet lūdzu, Andrej, varētu lūdzu jūs palūgt tuvāk mikrofonam, pat cik mans kābels ir pārāk īsts? Uz pāris jautājumiem lūdzu. Sakiet lūdzu, jūs uzskat par fiziku un par pasniedzējs Vilmansons. Ok, vienā vārdā, viss skaidrs, vienādi sakot. Un, Diana, jums kā nodaļas daļējai priekšniecei ir, kā jūs domājat, vai mūsu grupa ir labākā šogad vai nav labākā? Noteikti labāk. Noteikti labāk. Un kā jūs domājat, vai ir tādas grupas bijušas pirms mums vai būs pēc mums? Viena ir bijusi, bet pēc es nezinu. Nu jā, vispār uzskatīts, tas ir mūsu uzslavē, bet viena ir bijusi labāk, tāpēc mums jācenšās ir pārspēt. Juri, varētu lūdzu jūs palūgt, jā, lūdzu, uz vienu pāris jautājumiem. Sakiet, lūdzu, ir tāds jautājums, ko jūs uzdomājat par ķīniešiem? Viņi uzvarēs mūsu karā vai neuzvarēs? Noteikti. Kas uzvarēs, lūdzu? Mēs. Tas ir dzeltenādēnē vai garie? Kā jūs domājat, precīzāk, lūdzu? Sarkanādēnē. Un viens jautājums mūsu pulciņām no ārpuses. Sakiet, lūdzu, jūs parasti uzceļ no gultas, jā, kad mēs parasti sastopamies. Sakiet, lūdzu, vai jūs tā apnīkstoši, ka vienmēr mēs sapulcējamies pēc noteiktās bērnu stundas? Man trūkst vārdu, bet šurts ņem visi kārtībā. Trūkst vārdu, šurts ņem, bet viss kārtībā. Viens jautājums mājasaimniekam, Uldim. Sakiet, lūdzu, vai jūs palmu nenovītīs no šīs riebīgās atmosfēras? Ja jau līdz šim nav novītīs, tad arī turpmāk nenovītīs. Palmai laikam izturīgs mūžs, dzīvos ilgi, bet tomēr kādreiz arī, jā, un kā mājasaimniecei. Sakiet, lūdzu, jā, vai pēc mūsu ballēm iznāk bieži mazāk grīdas? Un draugi, nu, bet atbild, lūdzu. Neko es tev neteikšu. Sakiet, lūdzu, jā, tas ir jāizjūt, jo grīdas mazgāšana nav viegla, un vispār mūsu avīzēs pielīdzina, ka grīdas mazgāšana ir vienlīdzīga ar 22 kalorijām no tā, ko patērē trauks mazgājas. Bet trauks darbs! Dienas kvalitātes darbs. Tev teicu, ka es neesmu nekāds mājasaimnieks. Es atvainojos, es gribēju teikt saimnieks. Mājas saimnieks, tā ir ļoti liela starpība. Mājasaimnieks vai mājas saimnieks, tāpēc pilnīgi piedodams ir, tāpēc. Vēl viens jautājums cilvēkam pilnīgi no ārpuses. Sakiet, lūdzu, vai jūs šī muzika apmierina, ka šovakar spēlē? Ļoti apmierina. Ļoti apmierina. Bet sakiet, lūdzu, jā, vai viņa nav pārāk skaļa? Nē, vēl skaļāk varētu. Varētu vēl skaļāk, bet tums vairāk netur vispārībā, jā? Un, atvainojos, kā jums šī atmosfēra vispārībā? Ļoti laba atmosfēra. Ļoti laba atmosfēra. Ivariņ, varētu lūdzu jūs palūgt mazliet, jā? Jūs kā spēcīgākais fizikā panāciet lūdzu šo. Jā, 100 gramu nav par skādi arī visiem iemēs. Lūdzu. Ivariņ, tā, viens jautājums jums, sakiet lūdzu, kas jums ir pret alkoholu? Es pret. Jūs pret alkoholu, bet sakiet, alkohols vairo dzīvību, sakiet lūdzu, jā? Vai alkohols, kā jūs domājat, ir kaitīgs dzīvībai vai nav kaitīgs dzīvībai? Алкоголь убивает микробы. Убивает. Alkohols убивает мишей. Jau vienmēr sakot, vienam cilvēkam no vecmīlu grāviem, kas ir pilnīgi lojāls mūsu atmosfērā, lēns griežās, nevar traucēt. Pilnīgi lojāls mūsu avīzei Sarkanā zvaigzne. Sakiet lūdzu, kā jūs domājat, vai zvaigznes spīdēs mūžīgi? Noteikti. Bet ja uznāk atomkarš, tā var kāds neredzēt, ka zvaigznes vairāk spīd? Nu, pats vainīgs. Kas pats vainīgs, lūdzu? Tas, kas tur neredz. Kas tos neredz, jā? Vispār tas ir ļoti lojāla atbilde, vispār kaut kur ļoti pareizi, bet ja tomēr viņas pēc tam nespīd vairāk. Nu, kur tad viņas paliks gal galā? Viņas var izgaist tumsībā, kur nakts vairs nav un zvaigznes spīd. Kā jūs domājat? Vot šeit, lūdzu, pienāc jau Juris Smirnovs. Kurš... Jā, tad zvaigznes spīdēs vairāk. O, Daina. Varētu jūs, lūdzu, palūgt pie mūsu mikrofona? Pie mūsu mikrofona, pie avīzes komentētājas Sarkanā zvaigzne. Sakiet, lūdzu, nu, viens jautājums, tikai viens jautājums. Sakiet, lūdzu, kurš no mūsu pušiem jums šokar patīk visvairāk?
Konkrētu un vienkārši jautājumu. Nē, nu pasakiet vispār, ka mēs visi esam labi, bet nu tomēr konkrētāk lūdzu. Nu, bet tomēr konkrētāk, Daina lūdzu. Alkohols noteikti ir labāks par visiem, vai ne? Jā. Tā arī konkrētas atbildes nav, bet tomēr gribētos dabūt konkrētas atbildes. Ko es vēl varētu pasūkt? Šnabis ir labs, iedzert nav grūti. Jā, lūdzu? Lūdzu? Tauta pieprasa šnabis. Sakiet, lūdzu, jā, kā jūs domājat, kas ir labāk, šnabs vai vienkārši jautra uzzīve? Es negribēju teikt, ka uzdzīve ir laba. Bet tas ir tā saprotam, ka uzdzīve nav iespējama bez šnabja. Viens tonīt zemāk. Kāpēc obligāti jābūt uzdzīve? Nē, nu, klausieties. Nē, nu pareizi, var arī tā izteikties, bet mūsu sarkanā zvaigzne orientējās uz to, ka šnabs ir pāri visam, atklāti sakot, kaut kur. Jo neviena tāda jautrība nav iespējama bez alkohola. Jūs uzskat lūdzu šī jautājumā? Jā, protams, es piekrītu. Piekrītat, jā? Bet alkohols mūsdienās maksā bārgi nav. Kā es domāju, kur lai nabaga studēļi ņemt naudu, lai jautri dzīvot un pirkt šnabu? Jāzog. Nē, es negribēju teikt, ka jāzog. Tas Juris Smirnovs jautās par stāstu. Jāpiepelnās. Jāpiepelnās. Nē, Tas ir skaidrs. Nē, nu saprotiet, tas jautājums saka, ot, sievietēm tam mazliet vieglāk piepelnīt, bet ko lai dara vīrieši mūsu vecumā? Sievietēm esot vieglāk. Es gribēju teikt ar to, ka sievietēm vieglāk piepelnīt. Viņām ir vieglāk sameklēt kādu darbu, jo viņas jau vienkārši aiziet uz kādu savu darbietu un uzreiz ar savu izskatu vien jau pievelk direktors un vispārējos. Bet ko lai mēs daram, ja visos galvenos postiņos ir žīdi un vīrieši pārstāv vēl piedāvām? Ir jau arī sievietes direktoriem. Bet tās nav ebrejietes tad tādā gadījumā. Kāpēc obligāti jābūt ebrejietēm? Nu, saprotieties, mūsu laikmatā ir vai nu krievi vai ebreji. Un atnāc pie mans uz darbu, un es tev vienu parādīšu. Katru. Tu vari piepelnīt. Tev intervijas tāds teicēt goda vārds. Es nepārstu. Tev arī, jā? Man arī. Es neapstāvu uzreiz. Tur un aiekšu, viņš raksta. Jā, tā viņš ir. Viņš nerakstā savot, viņš vienkārši nav prātā. Es tev kaut ko parādīšu. Vienmēr sakot, man jāierādāts uz darbu, lai viņš man kaut ko parāda. Vispirms es tev parādīšu slaidumu. Tālāk, nākošais. Tā, vēl ir daži impotenti, kas vēlās. Nē, tas ir inkasē, arī improcenti. Kas Interesanti. Interesanti. Kas vēlās vēl grib pāris jautājumiem atbildēt. Sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, vai Rīgas balss ir pats populārākā vīz mūsu pilsētā vai nav? Noteikti. Noteikti, ka ir. Tikai tāpēc, ka vot jau no rīta stāv rindā, tas ir pareizi, bet kā jūs domājat, vai tur rakst visu taisnību, kas tur ir ierakstīts? Droši, ka nerakst. Man liekas, ka tomēr rakst, jo vairāk citas avīzes nepārdod tik daudz un tādā plašumā kā Rīgas balss. Tādā tiražā. Sakiet, lūdzu, jūs uzskat par avīzes sports? Bet lūdzu. Lūdzu. Uzskat. Te nākas dejot, man liekas. Kaudzu? Man liekas, te nākas dejot. Kas nāks dejot? Es viņam prasu Lūdzu, dejojiet. Lūdzu, dejojiet. Vienvārds sakot, ir atkal tumsa, ir atkal pārtraukums. Uztaisīsim maz pauzim. Es atļaušos. Par reklāmas pielikumu. Tā ir ļoti par reklāmas perspektīva. Tā ir ļoti perspektīva Bet vispārībā. vispār par Rīgas balss, jā? Vispār par, jā. Pienāk, ka viens novēlošanas manai vecai māte. Viņa nepaspēja izlasīt vienkārši visu miršanas gadījumu. Nu, tā ir ļoti pēdīgi. To mēs skaidrs, to mēs ņemsim vērā un arī tā arī pateiksim viņiem, lai viņi miršanas gadījums sūta 2 dienas iepriekš kā minimums. Paldies par uzmanību!